Ja tev ir uzņēmums un tu gribi vairāk klientu, vairāk naudas un lielāku biznesa izaugsmi, ir viena lieta, ko tu 2026. gadā vairs nevari ignorēt, un kuru, diemžēl, ignorē un ignorēs lielākā daļa. Un ne jau tāpēc, ka viņi to nevarētu, bet viņi nezina konkrētas lietas un soļus, kā līdz tam nokļūt veiksmīgi. Un tieši tāpēc es arvien biežāk par to runāju. Šis ir brutāli pēdējais gads, kad šo beidzot likt lietā. Pirms AI satura veidotāji pārņem arī Latvijas tirgu. Šajā video es tev parādīšu, ko tas patiesībā nozīmē biznesā un kāpēc tas var ietekmēt tieši tavu klientu skaitu un tavus ienākumus. Šajā video tu uzzināsi, kāpēc personīgais zīmols šogad ir kritiski svarīgs un kā sava zīmola dēļ mana pakalpojuma cena mainījās no 160 eiro uz 800 eiro mēnesī. 3 zelta likumi, par kuriem tu visticamāk pat neaizdomājies, jo visi stāsta par autentiskumu un satura pilāriem. Tu uzzināsi arī par lietām, par kurām runā reti, kā reputāciju un mūsu apkārtējo cilvēku loku un to, kā cilvēki vienmēr mūs vērtēs pēc tā, ko viņi redz ārēji. Es gribu ar tevi padalīties ar savu pieredzi, jo ļoti bieži cilvēki domā, ka rezultātus sociālajos tīklos rada algoritms, sekotāju skaits, liels mārketinga budžets vai veiksme. Bet realitātē tas ļoti bieži ir pārliecības, pozicionējuma un zīmola jautājums. Es aktīvi pārdodu savā Instagramā kopš 2022. gada. Un, ja es paskatos uz to ceļu tā ļoti godīgi, tad sākumā viss izskatījās pavisam citādi. 23. gadā es caur Instagram pelnīju apmēram 1000 eiro mēnesī. Un tajā laikā mans mentorings maksāja 160 eiro. Kā arī pie manis vairāk kārt atnāca klientes, ar kurām mums vispār nebija pa ceļam. Un pēc mēneša mēs jau atvadījāmies pat īsti nesasniedzot vēlamos rezultātus abās pusēs. Es ļoti ātri sapratu vienu lietu, ka problēma nebija manās zināšanās, manā pieredzē vai tajā, ko es varēju dot saviem klientiem. Problēma bija daudz dziļāka. Tas bija mans zīmola pozicionējums. Tas bija tas, kā es komunicēju, kā es sevi prezentēju un cik pārliecināti es runāju par savu darbu. Un pat tik banāli, kā kādās krāsās tika veidots mans saturs. Jā, es tiešām to pateicu. Krāsas stipri ietekmēja mana zīmola pozicionējumu. Kad es sāku daudz apzinātāk veidot savu personīgo zīmolu, sāka mainīties vairākas lietas. Mana komunikācija kļuva tiešāka. Es pārstāju mēģināt visiem izpatikt un patikt. Es sāku skaidrāk runāt par to, kam es vispār varu palīdzēt un kam es nevaru palīdzēt. Un ļoti mainījās arī mans vizuālais tēls. Kā es parādos savā saturā, kā es sevi prezentēju, kādu enerģiju es nesu savā komunikācijā. Un rezultāti sāka mainīties. 2024. gadā es caur Instagram jau pelnīju līdz 2500 eiro mēnesī, un mans mentorings tajā brīdī maksāja 280 eiro. Bet lielākais lēciens notika tad, kad es patiešām sapratu vienu lietu. Cilvēki nepērk tikai zināšanas. Cilvēki pērk pārliecību. Un kad tu pats tici savam produktam, savam darbam un savai vērtībai, cilvēki to ļoti labi jūt. Un 24. līdz 25. gadā es iemācījos, kā Instagram var ģenerēt līdz 5000 eiro mēnesī. Un šobrīd mans mentorings maksā 800 eiro. Un interesantākais šajā stāstā ir vēl kaut kas. Man nav milzīga auditorija. Man Instagramā ir ap 3000 sekotāji, kas sociālajos tīklos nav daudz. Bet es vēlreiz pierādu vienu lietu. Tev nav vajadzīgi 10 000 sekotāji, lai izveidotu biznesu un saņemtos beidzot kaut ko pārdot. Tev ir vajadzīga auditorija, kas uzticās. Un uzticība rodas no pārliecības, no regularitātes un no solījumu izpildīšanas pret savu auditoriju. Un skaidra personīgā zīmola. Un tieši tāpēc tev ir svarīgi saprast, kas patiesībā veido šo personīgo zīmolu. Ir viena ļoti vienkārša patiesība, ko es savā darbā redzu atkal un atkal. Cilvēki uzticas cilvēkiem. Nevis tikai uzņēmumiem, nevis tikai logo
un ne tikai produktam. Cilvēki uzticas cilvēkam aiz tā visa. Un es to ļoti spilgti sapratu vienā konkrētā situācijā. Man reiz uzrakstīja studente. Pēc tam, kad bija pabeigusi kursus kompetenci centrā, viņa man atsūtīja ziņu un rakstīja kaut ko apmēram šādu. Es skatījos skolu garajā sarakstā, kur apgūt sevis izvēlēto programmu. Es patiesībā nezināju nevienu no tām skolām, kas ir piedāvājumā, bet es redzēju, ka pie vienas no skolām komentāros ir ierakstīts, ka tieši tu pārstāvi šo skolu, ka Elīna Dubulta ir atbildīgā persona. Un es nodomāju, ja šo skolu pārstāv Elīna, tad tur viennozīmīgi būs labas apmācības. Un tā patiešām bija. Paldies, ka radīja tik kvalitatīvu apmācību vietu. Un tajā brīdī es ļoti skaidri sapratu, ka cilvēks neizvēlas skolu tikai pēc programmas vai pēc pieprasījuma no citiem. Viņa izvēlējās uzticības dēļ, un šis ir ļoti svarīgs moments biznesā. Cilvēki ļoti bieži pērk nevis tāpēc, ka tavs produkts ir vienīgais un it kā labākais, bet tāpēc, ka viņi domā, ka es uzticos šim cilvēkam. Viņi redz, kā tu komunicē, kā tu domā, kā tu strādā ar saviem klientiem, un viņi redz, kādas vērtības tu nes, un viņi pieņem lēmumu. Tāpēc es vienmēr saku, ka personīgais zīmols nav tikai tavs saturs Instagramā vai TikTokā. Personīgais zīmols ir tava reputācija. Tas ir tas, ko cilvēki par tevi domā brīdī, kad viņiem ir jāizvēlas, kam maksāt naudu. Un patiesībā personīgais zīmols ir ļoti vienkārša lieta. Tā ir tava reputācija plus tava enerģija plus tavas vērtības. Un es gribu pateikt vienu lietu ļoti tieši. Tava zīmola cenu nosaka tavs tēls. Lai kā mēs teiktu, ka nedrīkst spriest par grāmatu pēc tā vāka. Cilvēks spriež, un viņi spriedīs, un mēs to neizmainīsim. Mūsu pirmā saskarsme ar tevi ir vizuāla, un jau tur cilvēks pieņem savu pirmo lēmumu. Un tas sākās ar ļoti vienkāršām lietām. Kā tu izskaties savā saturā? Vai tu ienāc Instagramā ar izpūrušiem matiem, ar nevīžīgu apģērbu, ar saburzītām drēbēm un ar to enerģiju, ka man tik ļoti negribējās, bet man vajag šo storiju iefilmēt. Vai tomēr tu piedomā pie savu vizuālā tēla? Un es nesaku, ka visiem ir jābūt perfektam make-upam un frizūrai tikko pēc salona, un tikai tad tu drīkst paņemt kameru. Bet zīmols vienmēr komunicē. Un viņš to darīs pat pirms tu pateiksi pirmos vārdus. Tam nav brīvdienu. Tavs apģērbs, un nē, es nesaku, ka vienmēr jābūt žaketē un papēžos, bet es domāju, tu piekritīsi, ja tu pavēros manu saturu, un ja es pēkšņi parādīšos rozā jaciņā un bizītēs, tevi tas izsitīs no sliedēm. Un tas liks man uzdot kādus jautājumus, jo vizuālais tēls, koptēls, harmonija tajā visā, tur nav runa par perfekciju, bet par procesu. Man bija vienreiz vesels gads, kad es cīnījos ar šķietami nekontrolējumu akni pār lielāko daļu savas sejas. Un tāpat es uzliku make-up no rīta, un es nācu runāt storijos. Foto, ko tu publicēji ikdienā vai no apzinātām fotosesijām, krāsas, kas psiholoģiski cilvēkam liek reaģēt konkrētos veidos, un pat telpa, kurā tu filmē. Un nē, atkal, tev nav obligāti vajadzīga fotostudija, bet tieši mana viesistaba, zaļās trenduškas un bērna izmētātās mantas fonā bija daļa no iemesla, kāpēc tajā laikā es pelnīju tikai līdz 1000 eiro savā Instagramā. Jo tas viss cilvēkam signalizē, kādā cenu kategorijā tu esi. Un tas nav tikai par sociālajiem tīkliem. Tas ir psiholoģisks jautājums. Cilvēki pieņem lēmumus dažu sekundžu laikā. Otra lieta, kas nosaka tavu zīmolu cenu, ir reputācija. Un reputācija veidojas no ļoti daudz sīkumiem. Piemēram, kādos skandālos tu iesaisties, cik bieži par tevi ziņo dzeltenā prese. Un jā, skandāli un drāmas buršana mums būs jāatstāj pagātnē, jo šis mārketinga formāts piesaista tikai zemes cenas klientus, un tas nenesīs tev nekādu kvalitatīvu pievienoto vērtību ilgtermiņā. Tas reāli tikai bojās cilvēku uzticību tev. Reputācija ir ar kādiem cilvēkiem tu asociējies un ar kādiem sadarbojies. Kādi cilvēki pārstāv tavu uzņēmumu, tavu produktu un kurš to reklamē. Kā tu runā ar citiem uzņēmējiem? Vai tu tos nonicini, vai tu tos aprunā un samazini, vai tomēr cel, uzslavē un atbalsti? Kā
tu uzvedies publiskajā telpā. Jo atceries, tavs zīmols nebeidz sociālos tīklos. Tevi vērtēs arī tavā piemājas Rimī veikalā, pie stūra sastrēgumā un jebkurā publiskā pasākumā un vietā. Un cilvēki ļoti daudz vēro. Ar ko tu esi redzams kopā? Ar ko tu sadarbojies? Kā tu uzvedies arī ārpus biznesa konteksta? Un te ir viena ļoti svarīga lieta. Autentiskums ir labs, mums to māca. Bet autentiskums nenozīmē, ka es daru visu, ko es gribu, un cilvēkiem tas ir vienkārši jāpieņem. Jo patiesība ir tāda. Cilvēki vienmēr mūs vērtēs no ārpuses. Un viņi to darīs pirms viņi būs gatavi mums maksāt naudu. Un pēc izvērtēšanas viņi arī izspriedīs, kas ir tā naudas summa, ko viņi ir gatavi tev maksāt. Ja es personīgo zīmolu sadalu tā ļoti praktiski, tad ir 3 pamati. Pirmais pamats būtu atpazīstamība par konkrētu tēmu. Ar to sākās tavs personīgais zīmols. No atpazīstamības. Tātad cilvēkam ir jāsaprot viena ļoti vienkārša lieta, par ko tu runā. Jo cilvēki sociālajos tīklos mūs ļoti ātri kategorizē savā galvā. Piemēram, šis cilvēks ir tas, kurš runā par investīcijām. Vai šī sieviete, viņa māca par uzturu. Šī persona, kas runā par biznesu un pārdošanu savā saturā. Un tieši tas palīdz cilvēkiem saprast, kāpēc viņam tev sekot. Bet ļoti bieži es redzu kontus, kur saturs izskatās kaut kā apmēram šādi. Šodien mums būs posts par 5 biznesa kļūdas, kas kavē tavu izaugsmi. Tad rīt storijos tu parunāsi par to, ka tu šodien jūties tik ļoti motivēta un mums ir jāatcerās ticēt tur saviem sapņiem. Tad mums būs kaut kur reels, kur tu mums parādīsi savu mīļāko rīta smūtiju recepti. Un tad ir vēl viens posts, kur tu sakārtos ar mums kopā savu skapi. Un cilvēks, kurš skatās šo kontu, viņš vienkārši domā, ka ir interesanti, bet kas tu esi? Vai tu esi biznesa mentors, vai tu esi tur kaut kāds motivācijas runātājs, vai tev ir lifestyle konts, kur tu rādi visu no rīta līdz vakaram, vai tu esi food blogeris ar savām mīļākajām receptēm. Cilvēkiem kļūst grūti tevi ievietot savā galvā kā ekspertu. Un sociālajos tīklos tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo spēcīgi zīmoli vienmēr ir saistīti ar konkrētu tēmu. Piemēram, ja kāds runā par personīgo finanšu pārvaldību, tad tu jau zini, pie kā iet pēc padoma, ka tev tas būs nepieciešams. Ja kāds runā par fitnesu, tu zini, kur meklēt treniņu idejas. Un tas pats attiecās arī uz uzņēmējdarbību. Ja tu gribi, lai cilvēki pie tevis nāk pēc klientu piesaistes pamācības, pēc pārdošanas vai kaut kādas sociālo tīklu stratēģijas, tad saturam ir jābūt tikpat skaidram, lai cilvēks uzreiz teiktu, jā, man ir jautājums par tēmu, es eju pie viņas. Un tieši tā veidojas zīmola atpazīstamība. Cilvēki zina, ko pie tevis saņems. Otrais pamatprincips ir uzticēšanās, jo cilvēki nepērk no vienkārši kontiem. Cilvēki pērk no cilvēkiem, kuriem viņi tic. Un uzticēšanās sociālajos tīklos veidojas no atkal 3 lietām. Viens tā regularitāte. Cilvēkiem ir jāredz, ka tu esi regulārs, konsekvents savā saturā, savās darbībās. Nevis tu parādies vienu nedēļu tā ļoti aktīvi, un pēc tam tu pazūdi 2 mēnešiem, jo tev beidzās motivācija. Iedomājies 2 kontus. Pirmais konts ieliek 1 postu mēnesī un raksta, ka es palīdzēšu tev attīstīt biznesu, un otrs konts katru nedēļu dalās ar savu pieredzi, ar kaut kādām savām kļūdām, ar savu klientu stāstiem, ar praktiskiem padomiem, ko tev ievies savā dzīvē. Un tagad atbild savu, kuram kontam tu vairāk uzticēsies. Es domāju, ka tam, kurš tur ir biežāk, vai ne? Jo uzticēšanās veidojas tad, kad cilvēks redz, ka tu esi šeit ilgtermiņā. Otrā lieta pie uzticēšanās ir pierādījumi. Cilvēki ļoti reti pērk tikai tāpēc, ka tu saki, ka tavs produkts ir labs un vislabākais. Viņi grib redzēt pierādījumus. Piemēram, tās ir klientu atsauksmes, kā citi cilvēki lieto tavu produktu. Tie ir konkrēti rezultāti ar tavu produktu. Tie ir kaut kādi screenshoti ar progresu, tur pirms un pēc stāsti un bildes. Jo, ja tu māci cilvēkam pārdot sociālos tīklos, tad cilvēkam ir jāredz, kā tavs klients pārdeva savu pirmo pakalpojumu. Kā kāds sāka pelnīt no sava konta pēc tā, kā tu viņam to mācīji. Kā kāds pirmo reizi palaida to savu produktu. Jo tieši šie piemēri rada domāšanu, ka, ja tas strādāja viņai, tas var strādāt arī man.
Un tas atkal ir psiholoģisks elements. Un trešā lieta ir stāsti. Tas ir tas, kas veido uzticību. Stāsti, ne tikai informācija. Jo informācija ir visur. Bet stāsti palīdz cilvēkiem saprast, kā tu domā, kā tu pieņem lēmumus ikdienā, kā tu strādā ar saviem klientiem. Piemēram, tu vari parādīt, kā tu veido savu produktu, kā izskatās tava darba diena, kā tu risini problēmas ar klientiem kaut kādās savās darba situācijās, un kā tu pats mācies un attīsties. Jo šie stāsti ļauj cilvēkam iepazīt tevi kā personību. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo cilvēki nepērk tikai zināšanas. Viņi pērk arī enerģiju un domāšanu aiz tām. Trešais pamatprincips spēcīgam personīgam zīmolam ir attiecības. Un šeit ir tāda interesanta lieta. Cilvēki ļoti bieži pērk ne tikai tāpēc, ka viņiem tas produkts ir vajadzīgs. Viņi pērk arī tāpēc, ka viņiem vienkārši patīk tas cilvēks, kurš to produktu pārdod. Un padomā šeit par sevi kā pircēju. Noteikti ir bijušas situācijas, kad tu izvēlies pirkt no viena konkrēta cilvēka, lai gan ir arī citi piedāvājumi, varbūt pat lētāki piedāvājumi, bet tu tāpat izvēlies to konkrēto personu. Kāpēc tas tā ir? Jo tev patīk, kā viņš komunicē, kā viņš domā, kāda ir viņa attieksme pret klientiem. Tas ir tas attiecību efekts. Un tieši tāpēc saturā nevar būt tikai mans produkts dara šo, mans pakalpojums palīdzēs tev ar to. Cilvēkiem ir jāredz arī cilvēks aiz biznesa. Piemēram, kā tu domā par savu nozari? Par kādām lietām tev ir ļoti stingrs, spēcīgs, nelokāms viedoklis? Kā tu reaģē uz problēmām vai izaicinājumiem biznesā? Un dažreiz pat vienkārši storijas, kur tu pastāsti, kādu kļūdu tu pieļāvi biznesā, kādu lēmumu tu pieņēmi, kādu mācību tu paņēmi no tās situācijas, tas radīs daudz lielāku saikni nekā kaut kāds perfekts, noslīpēts pārdošanas posts. Un vēl viena lieta, cilvēkiem patīk redzēt arī tavu personību, tavu humoru, tavu domāšanas veidu, tavu skatījumu uz lietām. Jo biznesā mēs bieži izvēlamies strādāt ar cilvēkiem, ar kuriem mums rezonē domāšana. Un tas ir iemesls, kāpēc diviem cilvēkiem ar vienādu produktu var būt pilnīgi atšķirīgi rezultāti. Jo viens pārdod tikai produktu, bet otrs veido attiecības ar savu auditoriju. Un šeit mēs nonākam pie vienas lielas problēmas. Daudzi cilvēki nerunā. Un atkal nevis tāpēc, ka viņiem nav ko teikt, bet tāpēc, ka ir bailes kļūdīties, jo iespējams kādam citam vai pašam reiz neizdevās. Iespējams nosoda sevi daudz vairāk nekā vajadzētu. Varbūt tev iekšā ir imposter sindroms, jeb iekšējais viltvārds, kurš atgādina, ka tu taču neesi top spečuks šajā jomā, un kāpēc tu vispār iedomājies par to runāt. Kādam ir perfekcionisms, kurš neļauj darīt, bet 10 reizes nomērīt un tāpat nenogriezt. Jo ja nu nebūs perfekts tur vizuālais noformējums un būs par vienu liekvārdu vairāk tekstā. Salīdzināšanās ar citiem, īpaši tiem, kuri to dara jau 5 gadus, ir laiks saprast, ka cilvēki dalās lielākoties tikai ar labajiem mirkļiem. Tev realitātē nav ne jausmas, kas viņiem notiek viņu dzīvēs. Tāpēc pārstāj salīdzināt. Un rezultāts kopumā ir viens. Viņi izvēlas klusēt. Bet katrs neizveidotais posts ir kāds cilvēks, kuru tu nesasniedzi. Sociālajos tīklos bieži tiek radīts iespējas, ka galvenais ir sekotāju skaits. Bet biznesā svarīgāka ir pavisam cita lieta. Tev vajag kaut 100 patiesus fanus. Tie ir cilvēki, kuri skatās tavu saturu, kuri iesaistās, kuri uzticās tev un kuri pērk. Jo virāls video, jā, viņš tev var dot skatījumus, bet tikai attiecības dod biznesu ilgtermiņā. Ja tev ir uzņēmums, tev jau ir personīgais zīmols. Pat ja tu to neveido apzināti. Cilvēki katru reizi, kad tevi ierauga, veido priekšstatu par tevi. Un jautājums ir viens. Vai tu šo priekšstatu vadi, vai ļauj citiem to darīt tavā vietā? Turpmāk savos video un saturā es tev pastāstīšu un parādīšu, kā apzināti veidot savu pozicionējumu un kontrolēt to, ko citi domā par tevi. To,
kā citi redz tevi. Lai tu vari iegūt maksimāli labākos rezultātus no sava zīmola un komunikācijas sociālajos tīklos.